Sveicināti! Šodien parunāsim par ko interesantu Rīgas artēziskajām akām. Jā, tēma ir aizraujošā, jo tā stāsta par pilsētas dzīvi, par ūdeni. Tieši tā, mums ir vēsturiski materiāli un mēģināsim izsekot, kā Rīga risināja šo ūdens jautājumu no pašiem sākumiem līdz pat mūsdienām. Un tie sākumi nebija viegli, jo 17. gadsimtā, tur ap 1663. gadu, pie Daugavas uzbūvēja to vasaraskunstu, tādu ūdens cēlāju. Bet laikam nepārāk veiksmīgā vietā. Kā lai saka, blakus Rīdzenes ietekai, un Rīdzenē tolaik tecēja principā visi pilsētas netīrumi. Tā kā ūdens kvalitāte apšaubāma. Skaidrs, tātad it kā sistēma ir, bet ūdens, tāds nekāds. Un kā parastam rīdziniekam bija viegli tikt pie ūdens? Mājas apstākļos diez vai. Tāpēc 1681. gadā parādījās pirmās 4 publiskās kolonkas, kur tieši gan nezinām. Bet problēma palika ar kvalitāti. Jā, problēma palika. Un 19. gadsimtā to jau skaidri saistīja ar slimībām, piemēram, holēru. Bija skaidrs, ka vajag kaut ko tīrāku, pazemes ūdeni. Un te parādās artēziskās akas. Tieši tā. Artēziskie urbumi, kur ūdens pats spiediena dēļ ceļas augšā, liels nopelns te bija mehāniķim Johanam Heinricham Štoiveram. Viņš tur 1830. gados eksperimentēja. Un tad jau tapa pirmā. Jā, 1835. gadā pie Citadeļas vārtiem. Pat aprakstīts, kā izskatījās akmeņa niša, granīta klucītis spainim, un, kas interesanti, klīda runas par dziednieciskām īpašībām. Tiešām? Kādas tieši? Ka palīdzot acu slimībām. Tāds gandrīz vai brīnumlīdzeklis. Cilvēki ticēja. Skaidrs. Un tas bija tikai sākums? Jā. 1843. gadā pilsēta izurba vēl 15 akas pie toreizējiem nocietinājumiem. Mērķis divējāds gan ūdens pilsētas grāviem, gan, protams, iedzīvotājiem. Un tam bija vienots dizains, vai ne? Tieši tā. Augsts granīta staps ar iekaltu 1843. Tas liecina par tādu, centralizētu pieeju. Un dažas vēl ir saglabājušās. Kronvalda parkā viena, Doma pagalmā. Un Brīvdabas muzejā, bet, protams, bija arī citas vietas, netik oficiālas. Kādas, piemēram? Tas slavenais lielais pumpis, tagadējā Brīvības un Tallinas ilas stūrī. Tas bija orientieris, pat tirgus vieta. Un mūžiņās priekšpilsētās arī bija savas akus. Dažādas. Jā, gan tādas kā šahtas ar jumtiņiem, gan parastākas. Dažreiz pat ar strēlnieku figūriņu rotātas, varbūt kā zīme, ka resursi jāsargā. Interesanti. Bet tad nāca nākamais vilnis, 19. gadsimta beigās, kad jau bija moderns ūdensvads. Kāpēc vēl akas? Šķiet tās ieguva jaunu lomu, kļuva par pilsētvidas rotājumiem. Sākumā gan bija vienkāršāks čuguna kolonkas, bet centrā ļoti greznas. Kā Rolands Rāclaukumā? Jā, Rolands un Zelta bruņinieks Basteikalnā. Abi arhitekta Neimaņa un tēlnieka Folca darbi. Ir viedoklis, ka tā vācu kopiena mēģināja, tā teikt, iezīmēt savu teritoriju. Vēlāk arī Šmēlings projektēja vairākas. Pie gāzes fabrikas, pie Lomonosova ģimnāzijas. Jā, un tā pazudusā pie operas un noslēpumainā esplanādē. Pārdaugāmā gan viss bija vienkāršāk, tur akas bieži vien koka namiņu veidolā. Konservatīvāk. Bet vai šīs akas, pat greznās, bija bez problēmām? Nebija viss. Spiediens bieži mazs, kvalitāte, nevienmēr laba. Pat par tārpiem ūdenī ir ziņas. Tārpi? Ak, šausmes! Labi, ka daudzas pieslēdz ūdensvadam. Jā, tas atrisināja kvalitātes jautājumu, bet tad nāca kari. Pirmajā pasaules karā Zelta bruņinieku aizveda uz Krieviņu, otrajā nogāza Rolandu. Un pēc tam? Padomju laikā. Tad daudzas vienkārši likvidēja. Gan modernizējot, gan varbūt arī ideoloģiski nost ar vecajiem simboliem. Bet mūsdienās mēģināt jaunot. Jā, ir centieni. Rolands atgriezās Rāclaukumā kā kopija. Ar Zelta bruņinieku gāja grūtāk, bet tagad tas ir privātīpašumā Vaļņu ielā. Tātad vairums tagad ir tikai dekoratīvi krāni. Pārsvarā jā, ar ūdensvadu ūdeni. Tas īstās vecās kolonkas vēl var atrast, bet galvenokārt kapsētās. Tātad stāsts ir garš un interesants, no dzīvības avota līdz vēstures liecībai. Pilnīgi noteikti. Atspoguļo visu tehnoloģijas, pilsētas attīstību, pat politiku. Un tas liek aizdomāties, vai ne, lai arī tās ir vēsture, varbūt interese par dabīgiem avotiem?
Jā, varbūt tas ir jauna cikla sākums. Varbūt pazemes ūdeņiem atkal būs lielāka loma nākotnē. Kas zina?